Šodien sāksim guļot uz muguras, iztaisno kājas sev priekšā, ķermenis pilnībā atbrīvots un uzliec abas divas rokas uz vēdera. Un sajūt, kā ar katru ieelpu un izelpu vēders izplešās un nolaižās. Ievelc elpus 1, 2, 3, 4 un izelpu uz 4, 3, 2, 1, vēlreiz ieelpa 1, 2, 3, 4 un izelpu 4, 3, 2, 1, vēlreiz ieelpa 1, 2, 3, 4 un izelpu uz 4, 3, 2, 1. Ļoti labi, kreisā roka paliek uz vēdera un uzliec labo roku uz sirds. Un šoreiz ar ieelpu pirmais paceļās vēders, pēc tam krūtis un izelpa. Vēlreiz ieelpa, vēders, krūtis līdz pat smadzenēm un izelpa. Vēlreiz ieelpa un izelpa. Vēlreiz dziļi ieelpa, paceļās vēders, krūtis, atslēgas kauli un izelpa atbrīvojies. Vēlreiz ieelpa un izelpa. Un saķer abus divus ceļus klāt pie krūtīm un pašūpojies pa labi, pa kreisi, pamasē muguras lejas daļu. Uzliec rokas uz ceļiem, atver ceļus vaļā, lielie īkšķi kopā un taisam lielus apļus ar ceļiem uz āru, izelpā pie sevis un ieelpā ceļ prom. Vēl 2 reizes. Atgriezies centrā un pretējā virzienā. Ar ieelpu ceļiet prom un ar izelpu klāt. Atbrīvo gurnus. Vēl 2 reizes. Ļoti labi. Atveram ceļus vaļā un liekam rokas uz potītēm vai uz pēdu ārmalām, vai trešo opciju saķeram lielos īkšķus un velkam ceļus ārpusē gar augumu, rokas nāk iekšpusē gar kājām un ar katru izelpu pievelkam ceļus nedaudz tuvāk klāt zemē. Atkal varam pašūpoties pa labi, pa kreisi. Laimīgā bērna poza. Un iztaisnojam labo kāju. Vai nu liekam roku paliek uz īkšķiem, vai liekam roku iekšpusē kājai un atveram labo kāju uz āru. Un mainam puses, taisnojam kreiso kāju. Ļoti labi. Un liekam rokas iekšpusē kājām un taisnas abas divas kājas. Viegli paspiežam kājas uz āru, atbrīvojam gurnus. Kreisā kāja saliekta un pievelkam labo celu klāt pie krūtīm. Ieelpa un izelpa. Vai nu paliekam šeit, vai taisnojam kreiso kāju. Labais cels paliek klāt pie krūtīm. Ieelpa un izelpā labo celi, varam vaļā uz sānu un palīdzam ar labo roku atvērt labo gurnu nedaudz vairāk un ar kreiso roku pieturam kreiso augšstilbu vai tur, kur ir gurnu kauls un paspiežam uz leju, lai neceļās augšā. Dziļi ieelpa
un izelpa. Lēnām ceļam labo kāju augšā un liekam pāri kreisajai kājai, rokas taisnas, gar sāniem, vai arī ar kreiso roku liekam uz labā celīša un paspiežam kāju nedaudz uz leju. Pleci paliek pie zemes. Ļoti labi, labā kāja lēnām nāk augšā un vēlreiz pievelkam celi klāt pie krūtīm. Un atbrīvojam labo kāju uz zemes, cels saliekts un iesim uz otru pusi, pievelc klāt kreiso celi pie krūtīm. Ielpa un izelpa. Vēlreiz ielpa un izelpa. Un var iztaisnot labo kāju, lai pastiepjās nedaudz vairāk. Ļoti labi, liekam kreiso kāju 90 grādos un atveram kreiso celi uz āru un ar kreiso roku palīdzam gurniem atvērties nedaudz vairāk un ar labo roku pieturam labo kāju, lai neceļās augšā. Un pastiepjam gurnus uz āru. Ielpa un izelpa. Lēnām ceļam kreiso kāju augšā un liekam kreiso kāju pāri labajai kājai, rokas gar sāniem, vai arī ar labo roku palīdzam pietuvināt kreiso celi pie zemes. Pleci atbrīvot un pastiepjam kreiso sānu. Un lēnām ceļam kreiso kāju augšā un vēlreiz pievelkam ar izelpu klāt kreiso celi pie krūtīm. Ļoti labi, taisnojam kreiso kāju priekšā un lēnām caur labo pusi ceļamies augšā, kam balstā uz ceļiem un uz rokām, pleci tieši virs plaukstu locītavām un ceļi zem gurniem. Liekam kreiso roku sev pa vidu un ar labo roku atveramies uz augšu, ielpa. Un izelpā liekam roku cauri un liekam labo ausi pie zemes. Un palīdzam ar kreiso roku savu nedaudz vairāk pastiepties pārkreisi. Lēnām kreiso roku taisnojam sev priekšā un liekam galvu uz pieres. Ļoti labi, sagriežam labo plaukstu skatā uz zemi un kreisā roka nāk pretējā virzienā, rokas ir sakrustotas un atbalstam zodu pret augšējo roku un pastiepjam plecus. Ļoti labi, lēnām kreiso roku atgriežam centrā un nākam vēlreiz uz visām 4.
Šoreiz labā roka pa vidu, arī elpa, kreisā atverās uz augšu un izelpā liekam roku cauri un kreisā ausis nāk pie zemes. Ar labo roku palīdzam sev nedaudz vairāk atvērties pa labi. Un lēnām taisnojam labo roku sev priekšā un liekam pieri uz paklājiņa. Sagriežam kreiso plaukstu uz zemes un ar labo roku nākam uz kreiso pusi un pastiepjam plecus, rokas pretējā virzienā. Atbalstam zodu uz augšējās rokas. Lēnām ar labo roku nākam uz priekšu, kreisā roka atbrīvojas arī un liekam rokas abas divas pie pleciem, pēc zem sevis un ejam uz pirmo downward facing dog, pastiepjam gurns uz augšu, varam pamīņāties no labās kājas uz kreiso, pleci prom no ausīm, skats uz ceļiem, ielpa un izelpa. Lēnām ar rokām sākam nākt pie kājām, ķermeņa augšdaļa paliek atbrīvot uz leju un sadodam pretējos elkoņus un pašūpojies no labās puses uz kreiso, ceļi var būt ieliekti, kakls atbrīvots. Un ar katru ielpu pastiep muguru garāku un ar izelpu atbrīvojies nedaudz vairāk, nedaudz tuvāk klāt pie augšstilbiem. Vēlreiz dziļi ielpa un izelpa. Atbrīvo elkoņus, liec rokas sānos un lēnām cēlies augšā ar apaļ muguru, galva nāk pēdējā un nāc uz paklājiņa sākumu. Kalna pozā, pleci nolaisti, kājas gurnu platumā, plauksts skatās uz priekšu un ielpa rokas virs galvas un izelpā nāc lejā pie kājām, ielpa taisna mugura, planks un ejam uz downward facing dog un liels solis ar labo kāju starp rokām. Aizmugurējais cels pie zemes un taisnājam priekšējo kāju, gurni vienā līmenī skatās uz priekšu, ielpa un izelpa atbrīvojies pie priekšējās kājas. Iedomājies, ka tev jāsamazina atstarpe starp vēderu un augšstilbu. Un liecies no gurniem ar katru izelpu aizvien tuvāk un tuvāk priekšējai kājai. Vēl viena elpa un izelpa. Saliec priekšējo celi ar aizmugurējo paidiņu paini nedaudz uz aizmuguri un priekšējā kāja panāk nedaudz uz ārpusi. Kreisā roka pie zemes, liekam labo roku uz ceļa
un paspiežam celi nedaudz prom un tuvinam kreiso augšstilbu paklaiņam. Dziļi ieelpa un izelpa. Vēlreiz dziļi ieelpa un izelpa. Ļoti labi. Lēnām atliec atpakaļ priekšējo pēdu pa vidu paklaiņam. Kreisā roka paliek pie zemes un, ja iespējams, ar labo roku saķer kreiso kāju. Ja nav iespējams, atcel vienkārši kreiso pēdiņu no zemes un liec roku uz augšstilba. Ļoti labi, lēnām atbrīvo pozu, aizmugurē kāja, nāk priekšā un arī jāelpa taisna mugura un arī izelpa atbrīvojies vēlreiz lejā pie kājām un arī jāelpa nāc augšā, rokas virs galvas, skats augšā un izelpa atbrīvojas rokas gar sāniem, vēlreiz dziļi jāelpa, skats augšā un izelpā nāc lejā pie kājām, arī jāelpa taisnu muguru, pastiepies uz priekšu un izelpā nāc plankā un ejam vēlreiz uz downward facing dog un iesim uz otru pusi. Liels solis ar kreiso kāju starp rokām, aizmugurējais cels pie zemes, pēdiņa atbrīvojas uz paklāja un taisnojam priekšējo kāju, pēdi skatās pirkstgals pavērsts uz sevi, abi divi gurni vienā līmenī, ieelpa un ar izelpu ejam pie priekšējās kājas. Vēlreiz dziļi ieelpa un izelpā pastiepies ar krūtīm klāt pie ceļa. Un lēnām saliec priekšējo kāju un paliec pēdiņu nedaudz uz ārpusi un ar aizmugurējo celi paej nedaudz tālāk un liec kreiso roku uz ceļa, labā roka uz zemes un atver celi uz āru, atbrīvo gurnus. Labais augšstilbs tuvojas zemē. Ļoti labi. Atgriez kreiso pēdiņu atpakaļ uz centru un ar kreiso roku, ja iespējams, saķer labo pēdu. Ļoti labi, atbrīvo pozu. Iesim bērnu pozā, saliec lielos īkšķus kopā, ceļi atverās paklājiņu platumā un ar rokām ej uz priekšu. Krūts tuvojas zemē, piere uz zemes un atbrīvo ķermeni, atbrīvo gurnus. Vēlreiz dziļi ieelpa un izelpa. Un pavisam lēnām nāc augšā un gulsimies uz mugurām, iesim pēdējā pozā, šavasanā, kājas taisnas priekšā, pēdiņas brīvi krīt uz āru, plaukstas skatās uz augšu, rokas nedaudz nostāk no ķermeņa, pleci nolaisti.
un seja atbrīvot, acis aizvērts, un atbrīvot ķermeni pilnībā. Šavasanāt var palikt, cik vien tev diena un tavs režīms atļauj, jo ilgāk, jo labāk. Pilnībā atslābiņ ķermeni, sajūt, kā ķermenis paliek aizvien smagāks un smagāks. Ja pieķer sevi, domājot un cilājot viens un tās pašas domas, uz brīdi apstājies, ievelc dziļu elpu un ar izelpu atbrīvojies no šīm domām, apzinies šīs domas un laid prom. Bez nosodījuma, bez vērtēšanas, apzinies un laid prom. Elpa brīvi plūst. Ar katru ieelpu un izelpu. Lēnām sāc atgriezties ķermenī, pakustin pēdiņas, roku pirkstus, un ar ieelpu rokas virs galvas izstiepies pretējos virzienos un ar izelpu atbrīvojies. Saķer ceļus klāt pie krūtīm, samīļo sevi un pašilpojies pa labi, pa kreisi. Un lēnām caur labo sānu celies augšā ērtā sēdes pozīcijā. Acis varbūt aizvērtas. Rokas pie sirds. Un paldies, ka pievienojies man uz paklājiņa. Ceru, ka tu jūties lieliski. Ja tev ir kādi jautājumi, droši jautā. Priecāšos par jebkuru komentāru. Tad jau tiekamies nākamajā nodarbībā. Paldies!